Izmeta visu pa gaisu, aizslēdz darbnīcu un vairs tur nerādos. Kas būtu, ja es nonāktu Vācijā? Kas būtu, ja es nonāktu Skandināvijā? Sajūtas saka, ka viss ir apnicis, bet prāts saka, Daini, tu melo pats sev. Par saviem sapņiem ir jārunā skaļi. Tas bija sāpīgi diezgan. Izslauk asaras, ne tālāk. Sveicināti podkāstā Ceļš uz miljonu, kurā mēs tiekamies ar mazo un vidēju uzņēmumu vadītājiem, kuri vēl nav sasnieguši miljonu apgrozījumu. Un atklāti runājam par to, kā īstenībā ir būvēt biznesu par grūtībām, mācībām un rezultātiem. Tikai praktiskas atziņas, kļūdas un patiesība no tiem, kas šobrīd to izdzīvo. Tagad pie epizodes. Sveiks, Rikard! Labi, čau! Prieks tev satikt beidzot. Mēs šodien esam pie Daņa, Solustone īpašnieka. Un tu pastāstīsim par to, ko viņš dara. Ejam iekšā darbnīcā, parādīšu. Piebildīšu pagaidu darbnīcu. Tad mēs atrodamies šobrīd Liepājā, Solustone pagaidu darbnīcā. Solustone, ar ko zināms gan Latvijā, gan bišķiņ jau arī pasaulē, unikālu lampu ražošanu, veidošanu tieši no betona. Šeit mēs esam tā kā manā, nosauksim to par showroomu. Mazs hintiņš parādīšu, kā izskatās arī netīrā istaba. Šeit top viss netīrais darbs, šeit top idejas. Tur tālāk jau bišķiņ noktavu, bišķiņ showrooms un lampu komplektēšana, ko es saucu par tīrajiem darbiem. Tepatās aiz loga top šobrīd reālā darbnīcas sēka, kur ir plānots principā līdz vasaras vidum pārvākties un tad jau ar vēl lielāku jaudu. Tev var pieminēt, ka netālu jūru un tāds mežs un vai glabājas inspiration Dainim. Jā, jūriņi 4 minūšu gājumā ar kājām, liels plecos. Es domāju, ka mums vajag aiziet. Labprāt parādīšu. Jā, un tagad vēršamies pie epizodes. Kā tev radās tā ideja vispār? Es pats ar betonu esmu saistīts jau vairāk kā 15 gadus. Esmu bijis gan ražošanas vadītājs, uzņēmuma vadītājs, tāpat tās arī pārdošanā strādājis tieši dzelzbetona konstrukcijas, tam līdzīgas lietas. Un tas viss process atnāca tā ļoti nemanāmi, ļoti dabīgi. Nebija tā, ka es vienā dienā izdomāju, es kaut ko darīšu. Es tur kaut kādā vienā brīdī sāku ķimerēties kaut kādiem tādiem maziem nieciņiem, teiksim, ledskapa magnētiem, kaut kādiem suvenīriņiem taisīt no betona, kas reāli pirmie tapa dzīvoklī, reāli tur vannā, izlietnē, viss netīrs, viss betonā. Tad lēnām tas pārauga jau tādos lielākos objektos, kas bija galda lampas kaut kādu ilgāku laiku. Un, principā, tagad ir pagājuši kaut kādi 3-4 gadi, kad man jau ir tāds, kā es to saku, reāli pārdodams produkts, ko iecienījuši ir diezgan daudz cilvēku un diezgan, uz kartes skatās diezgan plaši pasaulē, jā. Tā ir gan Kanāda, gan ASV un Skandināvija, tāpat tās arī vairākas valsts, tāpat tās Eiropā. Lielākais apgrozījums šobrīd līdz šim katru gadu nemainīgi, procentāli šobrīd nepateikšu, bet nemainīgi tomēr tāpat Latvija, jo vieglāk sasniedzama auditorija. Droši vien, kad, jāsaka arī lētāk sasniegt šo auditoriju, bet šobrīd tas mans mērķis ir eksports, jo es jau sākotnēji esmu zinājis to, ka tieši eksports ir tas manas īstais tirgus. Un arī piebildīšu to, ka šobrīd ir Latvijas investīcijas attīstība aģentūra. Esmu noslēdzis līgumu par inkubācijas periodu. Attiecīgi es 2 līdz 3 gadu griezumā varu piesaistīt investīcijas tieši mārketingam, izēju materiālam, tāpat tās arī mārketingam, izēju materiālam, pakalpojumiem. Un attiecīgi tad es ieplānoju šo naudu maksimāli tērēt tieši mārketinga lietās, jo es esmu šajā grupā, ka tieši attīstīt eksportu. Tā kā tā. Ok, un tu stāsti, ka tas ir 3 līdz 4 gadi, ko darbojies. Un saprotu, ka tev tas ir izaudzis līdz šīm tā kā griestu lampām, iepaļajām. Attiecīgi, kā varbūt tā ideja radās par to lampu, vai tev kāds tas inspirations bija, vai tas kaut kā, vienkārši kā teica dabiski no sevis iznāca? Nekāds inspiration. Saku vēlreiz, tas vienkārši kaut kā dabīgi. Es saku, man ļoti daudz cilvēku prasa. Kāpēc tieši lampas? Man nav izskaidrojums. Tāpat tās arī man nereti klienti prasa, teiksim, kaut kādas betona galda virsmas. Jo, betons pasaulē šobrīd ļoti trendīgs, un viņš paliek ar vien populārāks. Cilvēki prasa izlietnes, cilvēki prasa galda virsmas, virtuves virsmas vai kaut ko tam līdzīgi. Es ik pa brīdim es tā tīri joka pēc uztaisu kādu, teiksim, betona vāzi vai kaut ko tam līdzīgu, bet citām lietām es principā neesmu gatavs, tāpēc, ka man tas tā forši ir iegājis tām lampām.
tur es šobrīd esmu tā kā ļoti pārliecināts tajā segmentā. Un es redzu un ticu, ka tur ir vēl milzīgs potenciāls apakšā. Jo man vienam darbojoties šajā uzņēmumā, šajā visā padarīšanā, apgrozījums nav bijis mazs. Ik pa gadam, tas arī katru gadu ir audzis. Un, kā es minēju, lielākoties pārdošana notiek tikai vienīgi, bet lielākoties notiek Latvijā. Tad kas būtu, ja es nonāktu Vācijā? Kas būtu, ja es nonāktu Skandināvijā? 25 miljoni, Vācijā 84 miljoni, es nemaldos iedzīvotāji, Kanāda, ASV un tā tālāk. Tā kā šobrīd mans fokus ir fokus un pienākums pret valsti, pret Latvijas investīciju aģentūru, kas ir valsts uzņēmums, attīstīt tieši eksportu. Okay. Es teiktu, ļoti labs mērķis iziet uz ārpusējiem tirgiem. Varbūt tu vari pastāstīt, cik jūs esat cilvēku komandā uzņēmumā? Komandā es esmu viens un, principā, labi, outsourcēta grāmatvedība, bet es esmu viens pats. Es, principā, pats pārdodu, pats dizainēju, ģenerēju idejas, pats arī izgatavoju, pats tāpatās arī pakoju. Pilnīgi viss. Man ik pa brīdim man pieslēdzās kāds cilvēks palīdzēt kaut ko mazliet no mārketinga lietām, jo mārketinga lietas ir tā kas man nesanāk. Zin kā, man mārketings arī radoša padarīšana ir, ja? Es sevi uzskatu par radošu cilvēku, bet es gribu ar to melno muti, ar tām melnējām rokām darīt un veidot. Un lai arī citu brīdi es piesēžos vai pie mārketinga, vai pie tādām citām kodiem administratīvajām lietām, mans fokus pazūd pēc minūtēm 15, 20, 30. Es gribu iet, veidot, radīt un tā tālāk un reāli ģenerēt jaunas idejas, jaunas produktus. Tā kā es esmu viens. Principā, ja mēs runājam to, kad par eksporta attīstību, jā, man šī gada laikā jāsasniedz konkrēts apgrozījums. Es pieļauju, ka tuvāko 2 gadu laikā tie varētu būt 1, 2 palīgi strādnieki, teiksim, uz pakošanu vai kaut ko tam līdzīgu, bet tas lampas veidošanas process, tas faktiski ir tāds mans know-how. Tā ir manis izstrādāta tehnoloģija, manis izstrādāta recepte, ar kuru es šobrīd neesmu gatavs dalīties ar kādu citu. Bet attiecīgi, tad, lai es varētu optimizēt darbības, tad ne tik ļoti atbildīgos darbiņus dot kādam citam, un ka es pats varu ģenerēt vēl vairāk šīs lampas, kas ir, jā. Okay. Tu minēji par to apgrozījumu mērķi. Mūsu šovu sastāvdaļa arī ir tā kā uzņēmumi, kuri nav sasnieguši to 1 miljonu apgrozījumu kopējo. Cik tev līdz šim ir sanācis tā kā apgrozīt kopā? Patās iesniegts gada pārskats, pieejama informācija. Principā pagājušais gads bija 52,000 apgrozījums, bet es piebildīšu to, ka tas principā arī, tas ir faktiski, kā lai to pasaka, līdz šim tas ir bijis hobijs, ar kur es varu bišķīt arī nopelnīt, jo es nedaru tikai šo, man vēl arī citas lietas, ko es daru, tā kā tas ir tāds daļēji laika darbs, tad 52,000 eiro ir pagājušā gada apgrozījums 2025, un tad pagājušā gada arī ir bijis pirmais gads tādu pirmo nopietno peļņu, kas ir aptuveni 15,000 eiro, tā kā jā, līdz 1 miljonam vēl laiciņš ir, bet tagad, principā, ne 20, 26, bet principā no šī gada jūnija līdz nākamā gada jūnijam mans mērķis ir minimālais mērķis, man šobrīd ir sasniegts 100,000 apgrozījumu, bet principā arī vēl pagaidā vienam. Ko tu teiksi, kas ir tavs tā kā biežākais klients, vai ir tāda viena izteikta auditorija, kur ir reāli, ja tu viņam parādīs to savu produktu, un viņš tā kā ir tas īstais? Principā līdz šim, droši vien, ka es teikšu 85, pat 90% mans klients ir privāta persona. Man ir bijušas sadarbības arī ar interjeru dizaineriem, ne ļoti daudz. Es saprotu to, ka tas interjeru dizainers īstenībā ir tas mans īstais klients, ar ko man būtu vairāk jāstrādā. Nebaidīšos, nekautrēšos teikt to, ka esmu diezgan noslinkojis, lai piestrādātu pie tā, lai nokļūtu līdz šiem arhitektiem, līdz interjeru dizaineriem un tam līdzīgi, bet šobrīd es saku vēlreiz, tad
mans fokus šobrīd mainās, un tad tie ir turpmāk vairāk B2B klienti, bet, protams, arī atstājot to pašu privātu personu, jo no privātu personām var dabūt foršas emocijas. Var to atgrieztisko saikni dabūt arī. Tas, kad cilvēks atgriežas, kad bija forši. Man ir klienti vairāki, pat pavisam nesen klienta iegādājas 3. reizi jau papildina to savu mājas interjeru. Tā kā privāta persona, privātais klients tāds foršs, kad nāk tā atgrieztiskā saikne, pēc tam atsūta kaut kādas bildes. Ar interjeru dizaineriem, ar juridisku personu, tas ir vairāk formāli, tas vairs nav tik ļoti. Bet novērtēju gan B2B, gan B2C, bet tas lielākais fokus man šobrīd, lai palielinātu apjomu, tas noteikti ir juridiska persona, jo, piemēram, konkrēts piemērs, tas neatceros, kurš gads, 24. gads, manuprāt, tas bija, kad man bija viena juridiska persona, man bija Norvēģijā kā pārstāvs, kas man faktiski sastādīja 25% no tā gada apgrozījumu. Liepājā ar vietējo Liepājas interjeru dizaineru mēs aprīkojām vienu restorānu, kurā gandrīz 30 manas lampas tika izvietotas. Tas ir vēl gandrīz 25% apgrozījums. Un tad pārējie 50%, ko es jau pietirgoju, nopārdevu pats privātu personām, varbūt arī kādai juridiskai personai, bet principā 2 lielā klienti, juridiskas personas, kas principā sastādīja 50% no man gada apgrozījuma. Tāpēc arī tas vēlreiz mērķis un fokus ir tiešām nokļūt pie izplatītājiem, pie interjeru dizaineriem, pie arhitektiem, pie restorānu ķēdēm, pie viesnīcu ķēdēm, pie tam līdzīgām lietām. Tā kā tas ir tas, uz ko es faktiski fokusējos un uz ko man ir jāfokusējās. Jā, man liekas, tavā industrijā vislielākā tā atdeva arī būs no tādiem sadarbības partneriem. Teiksim, tas pats, ko minēja interjeru dizaineris, man liekas, tas būtu tāds tavs reālais to-go kanāls, uz kuru to tā kā attīstīt. Jo praktiski tā arī, piemēram, ja runājam par to pašu tādu celtniecības nozari, kaut kādiem iekšdarbiem, tur arī bieži tas sasaistīts visi tie, kas arī ražo piemēram kaut kādas durvis, logus, viņiem vienmēr ir tas kontakts dizaineris vai arhitekts un attiecīgi tas iet tā kā caur to. Ko vispārībā, tā kā, vai tavu ģimeni zina, ka tu to nodarbojas ar šo? Ģimene, protams, ka zina. Ģimene, protams, ka atbalsta priecīgi kaut kādā droši vien momentā pat bija pārsteigti par to, kad, jo es saku, es nekad dzīvē neesmu bijis nekāds baigais mākslinieks. Labi, pamatskola, tur kaut kā dejošanas pulciņi, varbūt tās tur, zīmēšanas stunda, tas ir arī viss, ko es līdz šim esmu darījis, tīri tādā mākslas ziņā, bet es saprotu to, ka, es sākās ar to nieciņu, ķimerēšanos. Es zinu, kā tā ķimerēšanās ar nieciņiem arī nonāca līdz tam, ka es sapratu, ka tas ļoti atslēdz smadzenes. Tā kā tā motorika, ka tu darbojies 3-4 stundas, tu esi pilnīgā kaifā un darbojies, tu aizmirst visus stresus, aizslēdz darbnīcas durvis, izēj ārā, tu esi pilnīgi brīvs un tīrs no visādām negācijām. Bet tad, kad sāka kaut kas reāli jau sanākt, tur tāds, teiksim, viegls pārsteigums, ja var teikt tā, no ģimenes, tur, protams, arī no čomiem. Kāds neticēja, kāds varbūt tās pasmējās aiz muguras, bet suņi rei karavānē tālāk, kā saka Frēdi. Jā, es pilnībā piekrītu šim. Tas, ka cilvēks ko dara, tīpaši, ja tas ir kaut kāds biznes vai tā ir kaut kāda sevis attīstīšana, bieži vien, tu redzi, ir tie cilvēki, kas tev tā kā atbalsta, bet viņi ir tāds mazs procents. Bet atkal ir tie, kas, vai viņi pat nepasaka acīs, bet viņi tāpat cer, ka tev tur nepaveiksies vai kaut kā tā. To jūt. Jā. Es esmu, laikam, iemācījies pats pa gadiem, ka es no tiem cilvēkiem mēģinu attālināties pa lielam, atstāt tikai to loku, kas reāli tev atbalsta un tic tam, to, ko dari. Es tieši gribēju arī jautāt par to, kāds tas tavs process, kad tu veido, tu jau pats arī pastāstīji par to, ka tu atslāpsti mentāli to darot. Man likās tas interesanti, jo kaut kādas tādas lietas, tā kā tā māksla, kaut kāda veidošana, kaut kā, tas tā tev palīdz to. Man, piemēram, pašam personīgi man patīk
aizbraukt pie sievas ģimenes laukiem. Es tādā veidā atslābinu savus smadzenes, ka es vienkārši eju kaut kādu fizisko darbu, tur aplūku, lieku vai tur, Skaldi malku, ne? Jā, apmēram tādā veidā, kad tu tā kā ikdienā birojā strādā pie datora, tas baigi nogurdina tev morāli. Jā. Bet kaut kāds tāds fiziskais vai kreatīvais darbs, viņš tev atkal, tā kā reāli nomierina. Tu tāds, tā kā fresh, tā kā svaigs, pēc tam atpakaļ var ielīst darbos. Nē, pilnīgi noteikti. Redz, šajā gadījumā man ir nenormāli paveicies, ja tā var teikt. Zin kā, man ir hobijs, kurš ir pārvērties manā biznesā. Nebaidos teikt, ka tā ir mana meditācija. Es varu ar to nopelnīt arī naudu. Ir savā ziņā brīvība. Es nāku, cikos gribu, cikos eju, daru, cik gribu, cik negribu. Un man tādā gadījumā ir paveicies. Jā, bet es saku, zin kā, ir daudz izdarīts, lai līdz tam nonāktu. Jā, jo es saku, es jau iepriekš minēju to, ka es tāds nebija tāds baigi radošais vai mākslinieks vai kas. Zin kā, un tāpat tās arī to lampu īpašā tehnika, lai viņa būtu tik viegla, plāna, izturīga tehnika. Tas betona sastāvs, tas ir nācis tiešām, es nebaidos teikt, visus tos 15 gadus. Ja? Labi, es pie tā esmu tā intensīvāk strādājis, pēdējos 4 gadus kaut kāds, ja? Bet pamatzināšanas par betonu, kā betons uzvedās un tā tālāk, ir bijuši ļoti daudz testi, ļoti daudz brāķi, ir tiešām tūkstošiem eiro iztērēts kaut kādos testos, kaut kādās jaunās formās, kas nesanāk kaut kādā nepārdomātā rīcībā. Bet šobrīd jau ir tāda, protams, ka tā kā Rīga nekad nebūs gatava, ja tāpat tās arī šīs produkts, bet viņš ir starptautiskā mērogā jau novērtēts. Arī starp citu esmu piedalījies Luxemburgo Art Prize 2 gadus, esmu saņēmis atzinību no žūrijas, uz piedestālu neesmu ticis, bet esmu saņēmis žūrijas vērtējumu, kas netiek dalīts pa labi, pa kreisi. Tā kā, un tas viss ir tāds, ar diezgan tādu lielu neatlaidību arī, jo agrāk man bija, tas bija tas periods, kad man tā īsti līdz galam nesanāca. Jā. Zin kā, es pa dzīvi esmu nepacietīgs cilvēks, man nesanāks tur izspārda spaiņus, izmeta visu pa gaisu, aizslēdz darbnīcu un vairs tur nerādos. Kad tad es 2-3 nedēļas esmu nomierinājies, eju apakaļ, turpinu to pašu ceļu. Zin kā, kā saka, esmu tik daudz reizes kritis, bet vienmēr spējis piecelties. Savādāk, droši vien, ka mums šis podcasts šobrīd ar jums arī nebūtu. Jā. Piecelies, izslauki dubļus no mutes un ej tālāk. Un šobrīd es tā īsti, zin kā, man ir tāds salīdzinoši liels miers, jo ir tā stabilitāte. Es zinu, ka viss sanāks. Nevienmēr viss sanāk, bet es zinu, ka viss vienmēr sanāks. Un jau man ir arī, teiksim tā, ir pienākums arī šeit būt, un es nevaru vairs tā atļauties uz 2-3 nedēļām aizslēgt ciet un neko nedarīt, jo kaut kāds klientu loks jau ir izveidojies, ir tādi, kas ar mani rēķinās, ir kaut kāds šobrīd arī tāds foršs ciemats netālu no Ādaža, tur veidojās mums tāda, no Ādažiem veidojās tāda forša ilgtermiņa sadarbība, man ir jābūt, man jārāda visiem, un galā, akal eksports, man ir jāveido organisks saturs, jāveido dažāds saturs, lai pa man arī ieraugu. Jo man ļoti patīk, es nesen redzēju tādu memi, tā kā, vai kā, lai to saka internetā, no Arnolds Schwarzeneggers, ko teica. Zin kā, no tevis nepērk, ja par tevi neviens nezina. Rise and advertise. Tāpēc man arī jābūt tajos socmēdījos, man ir jābūt žurnālos, televīzijā vai kur tā kā. Es cenšos, bet man arī tas patīk. Plus mīnus man arī izdodas. Varbūt tas izdodas lēnāk nekā man gribētos, bet es ticu tai filozofijai arī to, ka visam savs laiks, visam ir savs pareizais laiks. Jā, es aizguvu no šī to, ka tu minēji par to, ka tas process, teiksim, tev ir tie brīži, kad tu tā kā viss atnīk un tu pēc tam regrupējies vienkārši un atsāc to. Varbūt tu vari pastāstīt, kas tev kaut kāda dārgākā kļūda ir bijusi tā kā visā šajā vēsturē? Zin kā, es neteiktu finansiāli, man droši vien, ka nav tāda dārgākā kļūda, kaut kāda ir liels izaicinājums, ļoti bieži. Betons ir tāds ļoti, teiksim, īpašs materiāls, cimperlīgs, tā kā jauna meitene gadrīz, es teiktu, jā. Un neparedzams. Citreiz sanāk tādi, teiksim, ne kļūdas, bet izaicinājumi, teiksim, ja pasūta kaut kādas vairākas lampas pēc skaita, viens klients, viņām visām jābūt vienā tonī, tad
betonu var ietekmēt, jebkas pila pa daudz ūdens, pila pa maz ūdens, temperatūra telpā šodien tāda, rīt tāda, mitrums telpā tāds, rīt tāds, kaut ko nepreiz bišķiņ pats izdarīju, toņi mainās un tā tālāk. Es pret sevi pieeju tā ļoti kritiski kvalitātes ziņā, un es nespēju tā kā klientam atdot. Ja pat es redzu, ka tur ir pustonis, tikai viņi ir gaišāka vai tumšāka, viena no lampām, es nespēju to izdot. Tad atdot klientam. Tad pēdējā mana statistika, kas man sanāca ar tādu tīri diezgan likās elementāru toni, man sanāca uztaisīt 14 lampas. Viņas bija lielās, bija mazās, jo klienti bija pasūtījusi gan lielās, gan mazās. Tad es uztaisīju 14 lampas, lai 3 no tām pārdot klientei. Bet te pašā laikā, tā jau nav kļūda. Tās citas lampas man agrāk un vēlāk tāpatās, es viņas pārdošu. Es jau viņas nemetu ārā vai kaut kā tam līdzīgi. Tā kā es to neuzskatu par tādu kļūdu vai finansiālu zaudējumu. Tas ir tikai tik daudz, cik bišķiņ stress un laiks arī. Tas mans laiks. Bet vēlreiz es izbaudu, es kaifoju un man patīk tas, ko es daru. Un tāpēc arī es tā baigi nevaru pateikt, ka tās ir. Ir bijuši kaut kādas tur tādas mazākas ķibeles vai lielākas ķibeles, bet nav nekas tāds tur 10,000 vai kaut kāda tam līdzīga tur zaudējumi. Nē. Starp citu, nē, es varu izstāstīt. Tāpat nebija mana kļūda, vienkārši sanāca kāzus tāds, kad man no Puerto Riko starp citu pasūtīja lampu. Es laicīgi sagatavoju, laicīgi aizsūtīju. Viņi gandrīz mēnesi uz turieni brauca. Viņa tajā galā nonāca sašķīdusi. Viņa bija iepakota pat ne kartonu kastē, eksporta droša kaste, no finiera taisīta. Nopakota, kā nākās un tā tālāk. Tajā galā viņa nonāca sašķīdusi. Un, klienti nevar vainot, klienti grib, lai paliek priecīgi. Es izgatavoju no jauna. Un tajā brīdī tieši mainījās tur, ASV slavenais prezidents, bišķi pamainīja tur tos tarifus un tā tālāk. Tur bija ļoti liels neskaidrības, vai es vispār viņu varēšu aizsūtīt, jo ļoti daudz mazie sūtītāji sāk atteikties, jo viņi vienkārši nezināja, kas viņu pakām notiks, vai viņas nonāks vai nenonāks. Lūk, un tad tie tarifi bija izmainījušies. Ja es pirmo reizi, kad lampu aizsūtīju pa 180 eiro, transporta piegādes izmaksas 180 eiro, tad es sūtīju jaunu lampu, kur maksāja 1000, plus es 780 eiro samaksāju par piegādi, plus kliente jau tajā laikā samaksāja kaut kāds 280 eiro ievada tarifu no savas puses. Tāda interesanta situācija, kas sanāca pazaudēt, rēķini, tas ir 2 lampas, pa vienu ir samaksāts, un tad 2 piegādes, kas maksā kā viena lampa. Tas bija tāds, tas bija sāpīgi diezgan, bet izslauk asaras un iet tālāk. Ir svarīgi tas, ka klientam nodrošinām to kvalitāti un, es teiktu, baigies highlights. Īstenībā, kad tu apņēmies to darīt un tehniski jau tev visi klienti, kur ir apmierināti, viņi vienmēr iesaka tev kādam citam. Man arī patīk, kā tu minēji, ka tev tas neliekas tā kā kaut kādu kļūdu vai kas tev tā kā noliktu pie zemes kaut kādas tāds mazas ķibeles vai lielākas. Tas, man liekas, arī svarīgi ir vispār uzņēmēju darbībā, ka tu kļūdu uztver tā kā tādu pieredzi. Reāli mācība. Jā, es nākamreiz tagad sūtīšu uz Puerto Riko, es zināšu, ka viņi jāiepako vēl pamatīgāk. Es jau esmu veicis modifikācijas tajās eksportā, iepakojumā tā tālāk. Tā kā, faktiski jā, mums jau nav problēmas, mums ir izaicinājumi pareizi. Un tieši šajā gadījumā arī es kaut ko iemācījos no tā. Jā, man liekas, vispārībā tā uzņēmēja pieredze ir tāds learning curve saucamais, ka tu vienkārši visu, manā gadījumā es to visu no nulles tā kā mācījos, visu, ko dari, tu tā kā ej pakāpienis pa soļiem un tā kā izpildi un tā kā dari. Jā, tas ir baigi forši. Runājot par pašu produktu, kas tev ir dārgākā tā kā lampa, kas pieejama vai bijusi? Teiksim tā, šobrīd man ir tādā izstrādes stadijā ir viena lampa, kura būs. Es vēl neesmu nodefinējis cenu, jo tas ir pavisam jauns produkts, bet tur lampa būs apmēram 1700 eiro gabalā. Bet līdz šim tad vispopulārākais modelis ir, ko jūs varat redzēt aiz muguras, arī tas hemisfēra vai puslode saucamā. Tad tur ir lielākais izmērs ir 80 cm diametrā, svars piebildīšu, kas svarīgi 9 kg apmēram tikai.
Un viņa maksā 1140 eiro ar PVN, ja es nemaldos. Tagad nu, mazliet zem 1000 sanāk tā lampa bez PVN. Tā kā tas ir tāds dārgākais un ejošākais produkts šobrīd. Jā. Tas, ko es redzu te apkārt, ka tev dara patiešām skaisti. Īsumā atbraucot uz šejienu, bija patīkami pārsteigts. Nekā es biju vairāk iedomājies to, ko tu stāstīji sākumā par to dzīvokli un vannu. Netīro tā kā kaut kādu garāžu, kā darbnīcu, bet īstenībā redzēsiet arī mūsu vlogā, ka te ir tāda skaista apkārtne, te ir pie dabas, viss jūra ir 4 minūšu attālumā. Man liekas, baigi forši tev šeit izveidots. Turpinot, teiksim, kas tev, ja mēs skatāmies biznesu vispārībā, kas ir tā, tu minēji, ka tev mārketings tā kā nesanāk pašam, bet vai tev ir kaut kāda varbūt arī cita lieta, kas tā kā tev, visvairāk tev nepatīk to darīt tieši uzņēmēju darbībā? Es palieku pie tā paša mārketinga. Es nespēju noturēt fokusu. Ok, mārketings radošs, bet es esmu radošs, bet es nespēju noturēt to fokusu. Tādas, principā, nerunāsim tikai par mārketingu, tādas plus mīnus administratīvās lietas, papīru lietas, kas ir. Es esmu dzīvē strādājis, kā es minēju, uzņēmēju vadītāju. Pašam man bijis uzņēmums ar 130 darbiniekiem, arī dzelzbetona konstrukciju ražošanā. Pārdošanā esmu strādājis. Un tur ir tikai vienīgi papīra lietas. Es esmu to darījis. Man tas kaut kas ir labāk sanācis, kaut kas mazāk labi sanācis, bet man nekad nav paticis Excel, sēdēt pie kompja visu dienu un tam līdzīgi. Tā kā te ir tā mana brīvība un es varu ģenerēt idejas. Man ir vakari vienkārši, kad es nāku šeit, neko nedaru. Vienkārši sēžu un domāju, kā varētu labāk, kā varētu savādāk, kā varētu optimizēt, kā varētu kaut ko ātrāk. Tā mana dvēsele ir tieši šeit darbnīcā, nevis office krēslā. Jā, tas ir interesanti par to mārketingu. Tā kā īstenībā daudziem uzņēmumiem viņiem, teiksim, tas produkts, tā kvalitāte pat, bet bieži viņi varbūt to neizprot. Mārketings, protams, ir plašs arī tā kā segments, kurā ieiet. Ja skatāmies, es, piemēram, ar Google Ads nodarbojos jau 8 gadus, un tas tāpat ir, tā kā, protams, ir manā uzņēmumā arī lietas, ko es nezinu, nepārzinu, piemēram, kur ir attiecīgi vai speciālists vai sadarbības partners. Man personīgi, piemēram, nepatīk grāmatvedību visu vākt. Tas man tā morāli vienmēr grūti to uzsākt. Katru mēnesi to izdarīt, vākt tos visus rēķinus, sūtīt grāmatvediem, tādā veidā. Ja, principā, kaut kas līdzīgs arī man tās administratīvās lietas. Man salīdzinoši vēl mazs uzņēmums, man tā administrācijas nav tik lielas, tā kā jā. Čau, kamēr Rihards runā ar viesi, es gribēju atgādināt par to, ka tev ir iespēja pieteikties Ahead Media bezmaksas Google Ads konta auditam un konsultācijai. Linku tu var atrast video aprakstā, un tagad atpakaļ pie epizodes. Kā vispār ar finansēm, ja tev būtu jāsāk no jauna vai kā tu vispār to uzsāki, cik apmēram tev izmaksā tā, biznesa uzsākšana? Nevar to pateikt, tādas informācijas pašam nemaz nav. Zin kā, man ir tas viss sākums, kā es minēju, tas viss bija palēnām. Es nopērku vienu instrumentu, es nopērku vēl vienu instrumentu, tad es nopērku to. Šobrīd jau esmu aizgājis jau tik tālu, ka es šobrīd pat savu darbnīcu jau būvēju. Ja? Tā kā, ja man būtu jāsāk ar šīm zināšanām, kas man ir pilnīgā no sākuma, pilnīgi tukšā telpā, es teiktu, ka man droši vien, kad 2500 man pietiktu. Labi, mēs šobrīd nerunājam par kaut kādām telpu īrēm vai par kaut ko tam līdzīgu, bet kaut kādi minimāli instrumenti, kaut ko tur, lētie instrumenti, šobrīd es cenšos jau, tā kā strādāt ar kvalitīviem, jo man pašam ir vienkāršāk un tā tālāk. Es domāju, ka kādiem 2500 varētu sākt to visu darīt. Un, līdz ko pirmās pārdošanas augt lēnām uz augšu. Bet, jā, tas ir, jebkurā gadījumā tas, ko es esmu šobrīd ieguldījis, tie nav 2500. Labi, mēs šobrīd nemaz nerunājam par darbnīcas ēkas būvniecību, bet tāpat tās ir instrumenti, ir dažādi veidi, tāpat tās ir pigmenti, izēja materiāli, stiprinājumi, kur arī ir stiprinājumi, ir spec dizains, kurš ir speciāli pasūtīts, kurš ir viena no dārgākajām vispār lampai komponenti. Tā kā
Ieguldīts ir ļoti daudz, un tā, nu, grūti pateikt, cik tas viss šobrīd ir vērts. Nu jā, tas nāk jau pakāpeniski, un tad tu tikai, tā kā, es domāju, tu jau kā uzņēmies vairs neskaiti, cik tev tas tā kā uzsākot Šobrīd es vairs maksā. neskaitu. Bet īpaši, ja tas ir tā kā hobijs un tev to patīk darīt. Nu jā, tad ir jautājums, vai tev ir bijis tāds brīdis, varbūt, kad tu gribēji visu tā kā nomest pie malas un tā kā pārtraukt šo darīt? Nav tāds, nu tā pilnīgi nopietni, nē, nu burtiski varbūt tās pagājušā nedēļa, 2 nedēļas atpakaļ man uznāca lūzums kaut kādu uz 1, uz 2 dienām uznāca lūzums, bet es diezgan akli ātri biju apakaļ ierindā un zin kā, šajā gadījumā par to pēdējo lūzumu, ko es saku, tas ir, nu kā lai to pasaka to, kad sajūtas saka, ka viss ir apnicis, bet prāts saka, Daini, tu melo pats sev. Reāli, nu, ka tā nebūs. Un tā ir reāli jau atkārtošos. Tā ir mana sirds lieta, es mīlu to lietu, un jebkurā gadījumā arī es tiešām tur redzu vēl milzīgu potenciālu apakšā. Tas būtu pats muļķīgākais, ko es šobrīd varētu izdarīt, vienkārši no tā visa atteikties. Tikai tāpēc, ka uznāca melnie, kaut kas nesanāca vai kaut kas tam līdzīgs. Nu, nē, es redzu tajā visā milzīgu perspektīvu un milzīgu izaugsmu tajā visā. Okay. Nē, nu tas ir interesanti. Man liekas, tas ir reti, ka tev... Vismā jau pa lielam tie uzņēmēji arī dara kaut kādu savu sirds lietu, vai viņi dara, ka viņi vienkārši ir tajā vidē kaut kādā sfērā tikuši kaut kādā veidā. Tas savā ziņā interesanti dzirdēt, ka tev nav bijis tāds periods, ka tu gribi tā kā to nomest. Man atkal tāds periods varbūt bija kaut 2,5 gadu atpakaļ par aģentūru tieši. Tā kā bija tas tā sliktākais, teiksim, mēnesis, un jau tad domāju, ka vajadzētu varbūt vienkārši kaut ko citu darīt tajā brīdī. Bet atkal, paliekot tajā momentā, bišķi pacīnoties, mēs esam tomēr izauguši, ir labāks apgrozījums, lielāka komanda, varam daudz ko vairāk arī atļauties šobrīd. Tas, man liekas, daudziem uzņēmējiem kaut kāds tāds moments ir bijis. Kā teiktu vispār, vai būt par uzņēmēju ir viegli? Manā gadījumā ir diezgan viegli, tāpēc, ka es esmu viens. Bet, kā es minēju, iepriekš man ir bijusi komanda, kurā ir tiešām 130 cilvēki karstākajā periodā. Nav tas viegli. Zin kā, tur ir pilnīgi viss. Tur ir pirmkārt ar cilvēku kontroli, tāpat tās arī algu budžeti, nodokļu sistēma un tā tālāk. Es nevienā brīdī nesaku, ka mums ir kaut kādā ziņā slikta nodokļu sistēma Latvijā. Bet, ja tev ir 130 cilvēki un tev katram jāizmaksā ir, pieņemsim, vismaz 1000 eiro alga, un vēl gandrīz 1000 eiro tev ir jāsamaksā. Tas ir tas 15. datums, alga datums ir tas diezgan smags moments, un viņš pienāk diezgan ātri. No viena 15. uz otru 15. nāk diezgan ātri. Es esmu bijis lielu uzņēmumu vadītājs, pēc 6-7 miljonu apgrozījumi gadā un tā tālāk. Un, es droši vien, ka vairs to nevēlētos. Tas bija smags periods manā dzīvē, bet tajā periodā arī sākās viss. Tur ir tās saknes, kad sākās tā meklēšana. Ne jau meklēšana, kā uztaisīt kaut ko citu, kā nopelnīt kaut kā citu. Tā meklēšana, tai nosīt meditācijai un kā aizņemt savu prātu ar kaut ko citu, ar kaut ko pozitīvu. Tā kā, nav uzņēmējiem viegli būt. Un vēlreiz tas nav Latvijā, tas nav tikai par Latviju runa, tas ir visur pasaulē. Un vēl jau vairāk, ja tu esi godprātīgs uzņēmējs, tu gribi samaksāt visus nodokļus, visiem godīgi samaksāt parādniekiem un tā tālāk. Tā kā, tas manā skatījumā tas nav viegli. Tur es piekrītu. Es pats tā kā esmu izbaudījis to, ka tas ir savā mērā grūti. Man patīk tas, ko mēs darām. Man patīk, ka mēs palīdzam reāli uzņēmējiem. Tik pie tās kvalitatīvās reklāmas, kvalitatīvās mājaslapas, tādas attīstības. Mums ir daudz tie piemēri, kuru reāli mazs uzņēmējs ir arī izaudzis un iegūst to lielu apgrozījumu un peļņu ar mūsu palīdzību tieši. Bet laikam tā vidējā sabiedrība, tā kā, kas ir nav uzņēmēji, viņi jau neredz tās aizkulis, piemēram, par tādiem algām.
bieži jau pat lielākā daļa nezina, ka ir tā bruto summa, un tad, cik tur sanāk, 25-30% noņemot ir tā neto alga. Bet realitātē tā neto ir gan arī reiz 2, ko tu kā uzņēmies arī maksā, tas tavs izdevums. Jā, un tad jau, protams, mūsu uzņēmums nav tik milzīgs, esam 30 darbiniekiem, bet es varu iedomāties tikai to, ka, ja tev tur kaut kas iztrūks kaut kādu mēnesi, un kad tev tie cilvēki ir, un ka tāpat tev viņiem ir jāmaksā, gribi vai negribi, tas atalgojums jānodrošina. Tāpat tā situācija par tiem parādniekiem, kuri, teiksim, nemaksā, vai tādi ir, tad tie parādi ir jāpiedzina, un kā jāpanāk, ka viņi samaksā. Tas ir tāds mentālais sloks, es teiktu, savā ziņā. Jā, tur jau viss tev, tajā lielajā biznesā, tur tev viss aiziet pa ķēdītē. Tev kāds nesamaksāja, tu kādam nesamaksāja, darbiniekam nesamaksāja, un tur jau, vēlreiz tā biznesa vide, es nedomāju, ka kurš uzņēmums pateiks, ka būt uzņēmējiem ir baigi forši. Labi, es patās teicu, ka man nav baigi smagi, bet man tas apgrozījums salīdzinoši mazs šobrīd ir. Es šobrīd esmu viens, bet man jau ir jāaug. Mans mērķis ir 1 miljons apgrozījums, vismaz gadā. Man tāpatās vajadzēs darbinieks, man būs jāaug, tāpatās sāksies eksporta tirgi, tur sāksies piegādes, kaut kur pazudīs, vai kaut kas apdrošinās. Es jau saprotu to, ka mans tas mērķis ir augt, un es saprotu, ka es arī tad, relatīvi apaugšu tām problēmām kaut kādām, kas nāk līdzi uzņēmējdarbībā. Bet jābūt tam gatavam, un tai izaugsmai jābūt tādai veselīgai. Ne tur baigi bam uzreiz 100%, bet augt lēnām. Kā tev pašam šķiet, tu tā kā minēji iepriekš, tev varbūt 2 darbinieki būtu vajadzīgi, bet cik ir tas, teiksim, kaut kāda tavu vīzija, ko tu redzi darbinieku skaitā komandā, vai vispārībā kaut kāds lielais mērķis, ko tu saskati? Tuvākie gadi tie noteikti nav vairāk pa 5 darbiniekiem ieskaitot mani, bet tie ir 1 miljons vai pat vairāk miljonu apgrozījums. To ir iespējams izdarīt. Jebkurā gadījumā, ko es pilnīgi droši varu pateikt, to, ka es negrasos kļūt par tādu plašpatēriņu preci arī. Negrasos radīt plašpatēriņu preci, tāpēc es gribu pats būt tajos procesos iekšā, es pats joprojām gribu to darīt, radīt un veidot, manam pirkstu nospiedumam tur ir jābūt. Un, ja es šobrīd teikšu, ka es esmu premium segmentā, bet neesmu ekskluzīvajā segmentā, tad es drīzāk strādāšu pie tā, lai nokļūtu ekskluzīvajā segmentā. Nevis sākt ražot 1000 lampas vai štancēt, kā saka latviski, vai pieņemt tur, 20 cilvēku fermu un davai visi maucam, lai tikai uztaisītu tur vaiprātīgi daudzumu. Tas pilnīgi noteikti, tas ir mans pašmērķis to nedarīt. Mans mērķis ir sadalīt to produktu, saglabāt pietiekami intīmu un tādu tiešām neplašpatēriņu preci. Bet jebkurā gadījumā tajā pašā laikā tur ir plašas iespējas, un arī saglabājot to mazo uzņēmumu, tur ir iespēja nopelnīt un ir iespēja iet pasaulē. Man liekas, tas baigi labais mērķis, saglabāt to mazo struktūru, komandu, un attiecīgi to preci padarīt daudz ekskluzīvāku, ka tā reāli tā kvalitāte un tas brands ir reāli atpazīstams. Gauss līdzīgs tā kā tie milzīgie fashion brandi, kuri tirgo ļoti dārgi. Balenciaga, piemēram, ka tās preces ir nenormālās cenas, un viņas reāli kaut kādos limitētos apjomos iznāk. Runājot par to komandu, pašlaik tu esi tā kā viens, un kad pieņems tos cilvēkus, kā tev liekas, vai tu varētu tā kā vispārībā nodot? Tu jau teici, ka tu pats gribi būt tajā procesā, bet tās savas zināšanas, tā kā to visu procesu nodot kādam, vai tev liekas, ka tie cilvēki spēs domāt līdzīgi kā tu tajā komandā? Neesmu gatavs nodot, tur ir vairāk iemesli, respektīvi. Cilvēkiem, kas nāktu pie manis strādā kādreiz nākotnē, es šobrīd strādāju, es arī jau ir 1,5–2 gadi, es strādāju pie jaunas sērijas, lampu sēriju, respektīvi.
tas mans iedomātais nosaukums, ka tas, ko es līdz šim esmu radījis, ir tā kā Signature Collection. Un tad jaunā kolekcija, pie kā es šobrīd strādāju, lai viņa būtu tāda, teiksim tā, klientam varbūt pieejamāka. Un tur process ir, es teikšu tā, ja tās manas līdz šim veidotās lampas ir tā kā 100% roku darbs, tad tās jaunā kolekcija, viņa man šobrīd plānojās būt tāda tā kā pusautomatizēta, ko es varētu arī tā kā klientiem, potenciāliem darbiniekiem uzticēt. Un tur nav tik daudz tās zināšanas, tur nav tik daudz tās uzmanības. Uzmanība ir vajadzīga, bet tas mans know-hows tur nav tik ļoti nepieciešams. Tur ir tikai betona recepte. Tā betona recepte sastāv, es tagad nepateikšu, no 8-9 dažādām sastāvdaļām. Tur ir cements, smilts un daudz dažādas sastāvdaļas, lai viņi būtu pietiekami plūstoši, lai viņi būtu pietiekami stipri un tā tālāk. Nu, tad es uztaisu savu sastāvu, tonu, piemēram, uzmaisu pats vai kaut kā. Nu, tad es dodu darbiniekiem, pielēju tik un tik ūdeni, ielēju tajā formā. Gatavs. Tādā veidā es grasos skeilot to savu biznesu. Es varu skeilot arī vēl to es neteikšu veco sēriju, bet Signature Collection. To arī var skeilot, bet to es skeiloju viens pats ar kādām palīdzīgām rokām. Tikai tur iztīrīt darbnīcu, iztīrīt veidņus vai kaut ko tam līdzīgu. Ok, interesanti. Kāpēc to jautāju? Jo manā biznesā ir tas, ka var iemācīt, teiksim, to manuālo darbu darīt. Tā kā šeit ir jāizdara tas un tas, bet ir grūti iemācīt tā kā to domāšanas stilu. Tas ir, man liekas, gan izvai neiespējami. Kad cilvēks izpratīs to pašu veidu, kā tu tieši domā, ka tur, teiksim, tā pati reklāma, tur ir jāpārbauda, tur ir jāpielabo. Tāds domāšanas stils, tas, man liekas, ir tāda vienkārši lieta, ar kuru man pašam būtu jāiemācās, kā to nodot speciālistam. Mums varbūt tev ir vairāk tāds mākslinieciskais veids, kā to visu izdarīt un pareizā formula. Teiksim, tā arī praktiskāks un tehniskāks un tāds, teiksim, pārskatāmāks. Jā, tas, kas tev ir, tas atkal ir pavisam savādāks. Jā. Tas ir divas atšķirīgas lietas, bet ap šo laikā skaidrs, ka ar to deliģēšanu, ar to arī līdzīgi. Jā, to, kad tu kā uzņēmuma vadītājs neesi līdz galam gatavs tur kādu varbūt nodeliģēt vai uzticēt, tāpat tās es arī. Tad bišķiņ savādākā līmenī, bišķiņ savādākā prizmā, bet tas ir ļoti līdzīgi. Jā, tam es piekrītu. Tu iepriekš minēji, ka tu izmanto LIA programmu. Varbūt tu vari pastāstīt auditorijai, citiem uzņēmējiem, kuri par to vēl neko nezina. Kādu tieši programmu tu izmantoji, kāds vispār tas process, kā tajā tikt iekšā, ko tu vari iegūt un varbūt kaut ko vispārībā interesantu par to, kāpēc to vispār vajag. Es iepriekš minēju, ka šobrīd esmu tā kā LIA inkubatorā, un tas ir tieši Latvijas eksporta spēju veicināšanai. Respektīvi, tas stāsts, tev ir jāuzraksta projekts. Es atzīšu to, ka man projektu rakstīja projektu vadītāja, outsourcēta projektu vadītāja, jo, kā mēs iepriekš uzzinājām, administratīvās lietas nav mana mīļākā puse. Tad, respektīvi, jā, un es pieteicāmies tajā inkubatorā, uzrakstījām projektu. Projekts bija pirmā atlase, kur izvērtēja attiecīgi komisija. Pēc tam bija jau prezentācija, kura bija jāprezentē arī. Tur bija ministrijas pārstāvi, tur bija Red Jackets pārstāvi, tur bija, ja es nemaldos, kādi 8-12 cilvēku komisija, kuriem tev bija jāizstāv savu prezentāciju. Tad bija vēl viena atlase, un tad jau, respektīvi, visas 3 atlases tika izturētas, un es dabūju šo finansējumu. Finansējums ir 25,000 apmērā gadā, ko es, kā es minēju, varu iztērēt mārketingam, izējuma materiālam, pakalpojumiem, tam līdzīgām lietām. Tā kā ļoti forši ir tāds atbalsts. Teikšu godīgi, es nezinu, cik bieži viņi tādi notiek, bet ļoti, cik bieži ir tāds izsludināts programmas, bet ļoti. Esmu patīkami pārsteigts. Liepājas pārstāvniecība ļoti, ļoti atsaucīgi projektu vadītāji arī Liepājas pārstāvniecībā LIA. Tā kā visnotaļ ieteiktu visiem uzņēmējiem sekotam līdzi. Labi, tur ir kritēriji, kuriem tev ir arī jāatbalsta. Tur nedrīkst būt
tur vecāks par tik un tik gadiem, uzņēmums nedrīkst būt, tev jābūt ir mazam uzņēmumam un tā tālāk. Tā kā, bet es noteikti ieteiktu sekot līdzi, jo es redzu, ka tas ir tā kā liels atbalsts. Es gan piebildīšu un precizēšu to, ka 25,000 varu apgūt šo te LIA naudu, bet man ir jātērē pašam vispirms sava nauda. Jāveido, piemēram, vēlēšos mārketinga pakalpojumus. Man ir jāveido cenu aptauja, jāizvēlās, teiksim, lētākais vai atbilstošākais. Šī kampaņa noslēdzās, sniedz iekšā papīrs, un LIA man attiecīgi atmaksā apakaļ 70%. Tas nav tā, ka tev vienkārši iedošos 25,000, tur ir darbiņš pašam jāizdara. Tāpēc arī iepriekš teicu, kad man ir arī atbildība pret šo visu. Un tāpēc arī tas lielais fokus, jo viens ir apgūtā nauda, otrs ir konkrēti jau, teiksim, manos mērķos kopā ar LIA mēs sēdējām, mēs izstrādājām kopīgi tos manus mērķus, cik man šogad ir jābūt šim apgrozījumam. Jāpiedalās vismaz 1-2 startautiskās izstādēs šī gada laikā, un tur vēl savādāks lietiņas. Tā kā pienākums, atbildība, bet te pašā laikā es redzu to milzīgo pienesumu, un tāpat tās tur nāk pretī arī tev mentorings, dažādi pasākumi, tīklošanās pasākumi, piemēram, šajā ceturtdienā uz Rīgu brauc tur tās tīklošanās pasākums kopā ar visiem šiem inkubātoru dalībniekiem, kuri man līdzīgie, ja? Nu, ne man līdzīgie, bet jaunie uzņēmēji arī, ja, kas tur brauks tīkloties, un tajā pašā laikā arī tur būs vairāki mentori, kuri tev var arī tad palīdzēt ar to eksporta lietu, jo šāda tīklošanās ļoti laba lieta. Kāpēc? Tāpēc, ka man ļoti labs sens draugs, viņš teica, bet tas bija sen, tas bija vēl pirms visām manām betona lietām, viņš teica, Daini, par saviem sapņiem ir jārunā skaļi. Jo tu nekad nevar zināt, kad tev ir blakus cilvēks, kam tu to stāsti, vai aiz muguras, vai blakus. Viņš to tavu sapni dzirdēs, un iespējams viņš atrisinās viņu vienkārši uz knipa sitienu. Vai viņš var tev palīdzēt viņu atrisināt, vai pātrināt atrisināt. Tāpēc es neesmu tas tipiskais latvietis, kurš tur ieraucies sevī, tagad stūrītī, kamēr nebūs 100% gatavs, nevienam nerādīšu, nevienam nestāstīšu un tā tālāk. Es stāstu, es rādu, jo es ticu, ka kaut kur ir cilvēks arī, kurš varbūt tās šo podcastu klausās šobrīd cilvēks, kurš, hei, Dainis, gribu tos strateģiskais partners. Man nevajag, zin kā, es esmu par to daudz domājis. Man nav, faktiski šajā brīdī es teiktu, ka man nav vajadzīgs finansējums. Man nav vajadzīgs, teiksim, investors. Finansējums man ir vajadzīgs, bet to es apgūšu no LIA. Tas ir viens no operatīvās darbības, no lampu pārdošanas. Es drīzāk teiktu, ka man ir vajadzīgs strateģisks partneris, kurš man varētu palīdzēt šajos eksporta jautājumos un tam līdzīgos jautājumos. Tā kā jā, tāpēc atceries, Rihard, arī tu par saviem sapņiem jārunā skaļi. Man, laikam, tas ir bišķi grūtāk. Es, laikam, esmu tā otrā latviešu tips, kurš tā kā es mēģinu nestāstīt. Liekas, ir kaut kāda tā, nezinu, maiļticība. Kā jau mēs sarunas sākumā minējām, ir tie cilvēki, kas varbūt nevisai priecājas par to, ka tu kaut ko dari savādāk nekā viņi. Un es tā kā parasti mēģinu, man kaut kāds projekts, tad es nevienam nestāstīšu par to, līdz viņu neesmu tā kā izveidojis. Bet es daļai piekrītu, ka, ja tu nepastāsti nevienam, tad tev neviens nevar īsti palīdzēt, jo neviens nezina par to. Un atkal tur ir divi varianti, vai tu par to runā un, piemēram, atrod to palīdzīgo roku, ja tev viņa vajadzīga, vai arī tu atkal nerunā un pats mokies ar to visu. Jā. Tā kā ļoti interesanti par to LIA atbalstu. Snāk tev iedot to grantu, bet tas ir tā kā tā nauda pēc tam nav jādod atpakaļ, vai tomēr ir tā kā tas? Vēlreiz pieminēšu, atgriež tev 70, 10,000 iztērēja, piemēram, marketingā, 7,000 dabūja apakaļ, un tā nauda ir man. Protams, ka tur ir kaut kāds uzraudzības periods, un tāpat tās arī katru gadu, skatīsimies, kā šajā gadā būs, šajā uzsaukumā būs 2 vai 3 gadu šis inkubācijas periods tam jauniem uzņēmējiem, bet katru gadu
tie mērķi mainās. Un skaidrs, ka tie mērķiem jāiet ir uz augšu. Ja? Bet te pašā laikā arī tur ir, lai nesabaidās tas jaunais uzņēmējs, iespējams, kas šobrīd klausās, tur nav arī tik drastiski. Un tev nav tā, ka ja tu kaut ko tur bišķiņ neizpildi, tev tur metīs ārā vai tev liks atdot vai kaut kā tam līdzīgi. Tur viss ir runājams un ja nāk kaut kāds tāds programmas, pilnīgi noteikti ieteiktu ar LIA pārstāvjiem pakonsultēties, lai arī tiešām iedrošina un lai to dara. Bet ir darbiņš, ir mājas darbiņš pašam jāizdara, jo, kā es minēju, tas vietu skaits arī limitēts. Viņš ir par reģioniem, viņš nav pa Latvijas reģioniem. Viņš ir tieši, teiksim, kā lai pasaka, novadā vai kā. Ja es būtu šī darbnīca atrastos Liepājā, es nevarētu to darīt. Tas ir tieši, lai attīstītu lauku reģionus un tam līdzīgas lietas. Tā kā šīs programmas ir ļoti daudz un ļoti plašas, un šobrīd esmu iecertējis šajā LIA programmā. Skatīsimies, kā man aizies diezgan daudz resursu lai būtu tur, bet es esmu iepriekš arī piedalījies citās LIA programmās, tā bija LIA programma, kas ir procesa digitalizācija, kuras dabūju 100% grantu, respektīvi izstrādātā mājaslapa. Man ir izstrādāta mājaslapa, plus man mājaslapā ir konstruktors, lampu konstruktors. Tu vari pats uzģenerēt savu lampu, krāsa, izmērs, stiprinājuma krāsa var pats uzģenerēt. Tas bija diezgan komplicēts process tajā mājaslapā. Tāpat tās e-komercija, un tad es trāpīju tajā vagonā, ka man 100% atgriez LIA šo naudu. Valsts atbalsts ir. Zin kā, man arī bija iepriekš, es par to īsti neinteresējos, es par to īsti nezināju. Bet tad, ja kāds cilvēks, un tagad es esmu tajā, teiksim tā, LIA komunā jau iekšā, tad tur projektu vadītāja no LIA mani pati painformē. Hei, Daini, kur ir tādas iespējas, kur tādas iespējas. Varbūt tu gribi to, varbūt gribi to. Tā kā LIA ir forša attieksme, stilīgi ofisi un tiešām spēcīgs atbalsts. Ir jāmāk paņemt. Ok, un cik tu teiktu, cik tas laiks apmēram paņēmās, kamēr tu tā kā tiec pie tā granta, ja no sākuma, kad tu iesniedz tos dokumentus, sagatavo un līdz tu viņu saņem? Man liekas, ka tas bija kaut kādi 2 mēneši. Bija projekta sagatavošanas laiks, pēc tam iesniegšana, ja es teicu pareizi atceros, viņu 30 dienas vērtēja. Tad es burtiski 2 nedēļas apakaļ parakstīju līgumu ar LIA. Es jau 2 nedēļas apakaļ parakstīju līgumu. To nākošo soļus tev šobrīd vēl nepastāstīšu, cik ātrā laikā tur kas notiek, tāpēc, ka es vēl neesmu neko sniedzis, jo ir tikai pagājuši 2 nedēļas. Bet, principā, cenu aptaujas esmu sācis veikt, esmu sācis apzināt izstādes, kurās piedalīties un tam līdzīgas mazās lietiņas, bet pilni jaudu uz priekšu, jo kas ir tā, forša piebilde tajos līguma nosacījumos, ka tev ir gada laikā vismaz 75% no šīs naudas jāiztērē. Zini kā, tev viņi dod, viņi tev saka, Daini ņem, jā, tu nevari darīt tā, tu esi līgumu parakstījis un tev ir jātērē tā nauda. Tā kā, tas ir, kur vēl labāks līguma nosacījums, pareizi. Tev ir jāiztērē mūsu nauda. Aiziet. Jā, tas pats vieglākais, laikam. Tas nebūs viegli, jo tur atkal priekšā ir administratīvās lietas, kuras man nevisai, bet es tikšu ar to galā, jo tas ir savādāk nekā klikšķināt metā pogas, tur ir reāls finansējums, kas jāpaņem un kurš ir reāli jāliek lietā un jāizdomā, kā vislabāk to izdarīt, lai vislielākā atdeva tam visam ir. Nē, ļoti interesanti, ka tādas programmas ir. Tā kā es teiktu, ka Latvijā varbūt viss nav nemaz tik slikti, kā liela daļa sabiedrības saka, ja uzņēmējiem tomēr ir tās programmas, kuras to var izmantot un attīstīt savu to visu vīziju, ideju. Tā kā tas ir ļoti forši. Mēs par to arī paši dzirdam aizvien vairāk, ka daudz to tiešām tajā iesaistās un dara. Tā kā tas ir ļoti labi. Ja mēs pieejam pie citas tēmas, pastāst varbūt par savu pirmo klientu. Man liekas, tas ļoti interesanti. Kas bija pirmais klients, kas no tevis nopirka? Es godīgi sakot, tev nepateikšu. Nē, man nestāv atmiņā. Tas ir baigi žēl, ka man nestāv atmiņā. Jo es varbūt ka es sasniegšu to 1 miljonu, es varētu aizroties pēc dāvanu pie savu pirmā klienta, bet tie bija gadi apakaļ, un tad, ko mēs saucam par manu pirmo klientu, vai tā ir šī piekaramo lampu sērija, vai tā bija tā vecā sērija.
kā es saku, tā vecā sērija, to es tiešām jau sāku gadus, 6 kaut kādus apakaļ, to es sāku darīt. Bet šī sērija tieši konkrēti ir 3, nepilni 4 gadi, respektīvi. Tā kā saku, jā, žēl, kad es nezinu. Varbūt, ja kāds zina, ka viņš ir mans pirmais klients, lai viņš droši pie manis piesakās. Jo, zin kā, sākumā jau bija izgatavošana, tīri dāvināšana vai kaut kas tam līdzīgs. Tā kā, protams, man stāv prātā kaut kādi vieni no pirmajiem klientiem, bet tā kā pirmais es nepateikšu, jo kas bija arī forši, tad tajā pirmajā periodā, kad es pavisam sāku un kad sāk kaut kas izdoties, bija arī tā, kad pat bija arī, ne ļoti daudz, bet bija arī tuvi draugi, kas iegādājās, bet bija arī tādi, kas attāli draugi arī iegādājās, un tu gandrīz to zin kā, tajā brīdī liekas, ka gandrīz nevis viņam vajag to lampu, bet viņš grib tev atbalstīt. Tā kā par pirmo klientu, es tev īsti nespēju atbildēt. Nē, tas ir īstenībā ļoti forši par tiem draugiem, kas atbalsta, kā tas ir liels plus. Varbūt tev ir kaut kāds spilgtākais klients, ar kuru tādu sporšākā atsauksme vai, tā kā nezinu, varbūt tieši otrādāk, negatīvākā atsauksme vai kaut kāda? Nē, negatīvas atsauksmes. Īsti nav bijušas negatīvas atsauksmes no klientiem. Spilgti. Es nezinu, vai es varu saukt vārdus, uzvārdus, bet man ir bijuši ļoti kolorītas personas, kas iegādājas. Augsta rangā politiķi, aktieri, mūziķi un tā tālāk. Tā kā, es droši vien, ka labāk nesaukšu kaut kādus vārdus, bet tādi viena augstākā ranga politiķi un pat vairāk ir bijuši ministri, kas no manis iegādājas lampas. Tā kā viena kolorīta persona arī bija, es vedu lampu uz Rīgu. Man cilvēks samaksā, kā tāds niķis, es paskatīšos vārdu uzvārdu. Nav tāds baigi, negluži Jānis Liepiņš, tāds netipisks vārds uzvārds un tā tālāk. Un tas bija, es aizbraucu uz Rīgas, iegūglēju, es domāju, būs vai nebūs. Viņš izkāpa no mašīnas ārā un es uzreiz redzēju, ka tas ir viņš. Un tas bija aktieris no filmas Sprīdītis, kur man ir ļoti spilgti palikusi atmiņā. Viņš ir ļoti līdzīgs, kāds viņš bija maziņš, ka viņš filmējās filmā. Tad, tas ir tāds mans līdz šim spilgtākais, ko es atceros. Jā. Tas ir tāds spilgtākais. Interesanti ļoti īstenībā, ka sanāk ar šādu produktu sakonektēties ar tādiem cilvēkiem, jo manā uzņēmēja darbībā arī bieži mēs satiekam kaut kādu populāru cilvēku vai zināmu sabiedrībā. Mums tādā, tā kā es salīdzinu vienkārši to periodu, kad man nebija uzņēmums un ka tagad viņš ir, tev tāds, tā kā cits segments ar tiem cilvēkiem apkārt, ka tu kaut kādā vispār, es nezinu, nesauku to par citu dimensiju, bet citu tā kā to, es teiktu, komunikācijas to apriņķi, kā tādā veidā. Nē, jā, redz, bet ja mēs runājam atkal par tavu biznesu, par manu biznesu, tev tas ir tā, tev tur tā komunikācija droši vien, kad ir tur nedēļām, mēnešiem tā tālāk. Manā gadījumā tur tas cilvēks atnāca, pasūtīja, samaksāja, sadevu, un mums principā tas arī beidzās. Labi, es minēju, ir vairāk klienti, kas ir arī atgriežušies, tā kā, zin kā tur, es domāju, ka tavā gadījumā tu savā tajā tu savu kontaktu loku, tādu bāzi var ritīgi foršu uztaisīt. Man tur, labi, man tur ir telefona numurs, bet, kas kā, nē. Bet, jo tas ir darījums. Tev atkal foršāk tā, man liekas. Bet nē, es nekāda nesūdzos. Man tāpatās, tas privātais klients vai neprivātais ir forši tāpatās. Man liekas, to var attīstīt ar to ieplānoto studiju, ko tu minēji iepriekš. Jā, man ir jaunajā darbnīcas ēkā, man ir paredzēta, kā es viņu saucu, stāstu istaba vai arī angliski story rooms. Tā kā man būs, tu iepriekš pats arī pieminēji, mēs atrodamies pavisam netālu no jūras, 4-5 minūšu gājienā ar kājām, caur mežam mēs esam jau tepat tās nīcas pludmalē. Un tad man tā doma ir tāda sautīga doma par to story room, to, kad viņi būs absolūti pa brīvu. Varbūt, ko es paprasīšu cilvēkam, kas pie manis atbrauks, būs veļas mašīna, būs žāvētājs, pats izmazgās savu veļu, pats uztais ēst un tā tālāk. Bet būs absolūti pie jūrā iespēja atpūsties. Tu pa dienu ar ģimeni atbrauc ar sīčiem, ej uz pludmali sauļojies. Vakarā mēs, piemēram, dzeram tēju uz terases un runājam,
kā viņš man var būt izdevīgs, vai kā es viņam var būt izdevīgs, kā mēs varam sadarboties, kā viņš man var palīdzēt un tā tālāk. Tā kā veidot šo te kontaktu, lūk, jāpareizi saka tādā veidā, un es pat neteikšu, ka tas ir savtīgi, jo viņš arī dabū manu kompāniju, es arī viņam var daudz pastāstīt, un kā es saku, es nekad neesmu kautrējies, tād jēls salīdzinājums pat naktsklubā iepazīstoties ar jaunu cilvēku, neatkarīgi meiteni vai čalis vai kaut kur, es nekautrējos prasa, čau, ar ko tu nodarbojies? Jo atkal, par sapņiem jārunā skaļi, tas ir gan arī līdzīgi, ja? Tu nekad nevar zināt. Varbūt, ka viņš tur ir marketinga guru, ja? vai varbūt viņš ir tajā manā laikā, kad man bija citi biznesi, varbūt tās, ka viņš tur ir kaut kāds milzīgais developers, kurš grib pirkt no manas zelta konstrukcijas. Ja? Es vienmēr nekad neesmu kautrējies prasīt uzreiz straight forward cilvēkam, ar ko tu nodarbojies. Un tas niķis man joprojām ir saglabājies. Un rekur tad arī tā ķēdīte aiziet līdz tam, kur tu brauc pie manas ciemos pie jūras atpūties, un mēs sēžam, dzeram kafiju, tēju, vīnu, pļāpājam pa dzīvi. Nav obligāti jābūt viens otram izdevībiem. Vienkārši pavadīt foršu laiku, bet iepazīties tiešām ar svešiem cilvēkiem. Tāpat tas arī paaicināt sev zināmas cilvēkus, kuri, varbūt tās, kuri tas konteksts nav tik ļoti izteikts bijis līdz šim. Vienkārši stāstu istabu. Jā, man liekas, ļoti forša ideja. Tev tā apkārt, es jau iepriekš minēju, bet tiešām ļoti skaisti. Tā kā es domāju, ka tas viss izdosies. Ja mēs aizējam par tādiem jautājumiem, kas ir nedaudz ārpus biznesa, varbūt tev ir kaut kāds seriāls vai filma, kas tev visvairāk tā kā raksturo, kas tevi attēlo varbūt. Es nezinu. Pirmais, kas nāk prātā, Simpsons, bet tas droši vien, ka nebūtu korekti. Es nekad neesmu no tādas prizmas paskatījies. Es nespēju iedomāties kāds... Es pat dzīves tās diezgan... Es esmu ļoti atvērts cilvēks, vaļsirdīgs, te pašā laikā arī diezgan tāds pagaiss un haotisks. Kas varētu būt seriāls? Draugi varbūt tās. Tas man diezgan labi arī patīk. Vai 2.5 Men īstenībā tas ar citu. Tur Čārlijs Šīns arī tāds mākslinieks diezgan čiliņā tādā. Varbūt tās, ka 2.5 Men. Jā, tas ir interesants. Draugi, laikam, es tā baigi nekad neesmu skatījies, bet es zinu, ka daudziem viņi patīk. 2.5 Men un vairāk tā kā, tāds foršs liekas, tāds komēdijas seriāls. Vai es pirmais tev pārtraucu tev šo laikā, es gan varētu arī sev salīdzināt arī ar Džeiku, ar Čārliju un kaut kādā ziņā arī ar Alenu, tā kā es eju uz 2.5 Men, kad tas raksturo mani, jā. Vai tev ir kaut kas tā kā, kam tu tici, ārpus normas, parasti cilvēki ir vai viņiem ir reliģija un dievs, vai tur kaut kāda manifestācija, vai tur astroloģija. Pastāst, kam tu tā kā tici, ja tāda lieta ir. Es negribu izklausīties kaut kāds zaimotājs vai kaut kāds pagāns vai kaut kas tam līdzīgs, bet es teikšu atklāti, īsti ne reliģijai, ne astroloģijai, labi, es astroloģiju, es esmu tāds skeptisks, kaut gan tajā pašā laikā, jā, es zinu, ka tur sakrīt kaut kādas tās lietas, to astroloģijas nosaukšu par tādu mazliet precīzāku vai personificētāku horoskopu, jā. Kaut kādai manifestēšanai arī es īsti tā kā neticu. Labi, es pats nekad neesmu īsti ar to strādājis, pats ar sevi manifestējis tā tālāk. Droši vien, ka ja man ir jāsaka, es ticu liktenim. Es ticu liktenim, un tas ir tāds, labi, katrs droši vien priekš sev skaidros, kas viņa izpratnē ir liktenis, bet es ticu liktenim, kā tas notika, tāpēc, ka tā tam jānotiek, vai kā es iepriekš teicu, visam ir pareizais laiks. Visam pareizais laiks ir, tā kā liktenis tev to pareizo laiku arī atvēlē. Tā kā, tālāk. Interesants savā ziņā, tā kā esmu dzirdējis no daudziem cilvēkiem. Es arī zinu, teiksim, kas arī tāda kaut kāda uzņēmē lielie, kā privātā lidmašīna ir, kuri tikai uz kādu astroloģiju paļaujās un numeroloģiju. Tad ir atkal tā daļa, kas tā kā netic nekām tā kā pilnībā. Runājot par likteni, kā tev liekas, viņu ir iespējams tā kā mainīt arī, vai kā vienkārši, kas tev ierakstīts, tas tā kā arī ir ierakstīts? Dziļš jautājums. Es nezinu. Ja tā padomā, es jau iepriekš minēju, ka es kādreiz nebiju necik baigi radoši nekas, un tad ir kaut kāds viens virziens pagriezās, bet vai tas bija mērķiecīgi no manas puses? Vai tas bija atkal tas likteņa pirks, ka tu šajā periodā tu nebūsi necik radoši nekāds, un tad es tev bišķiņ dzīvi pamainīšu, un bišķiņ dzīvi varbūt atvieglošu vai kaut kā tam līdzīgi. Es domāju, ka likteni nav iespējams ietekmēt. Manuprāt, nē. Un
Par astroloģiju. Es varbūt izvēlos tam neticēt. Es nezinu. Kā labi, nav tā, ka es tur būtu kaut ko slikti ieraudzījis. Es atklāti saku, nav tā, bet es teiktu, tas tāds mazliet precīzāks horoskops. Varbūt tās vai kaut kādā brīdī vairāk papētīt to. Nē, esmu tajā baigi dziļi bijis iekšā. Jā, man liekas, katram tas ir savs. Nu, mums Labi, ir... piedod, es pārtraucu. Bet es pajautāšu tev, tu tici astroloģijai? Es piekopju. Nu, īstenībā, laikam, es pirmais cilvēks tā pajautā. Kolēģi mani tā kā darbā zina, un es šeit tā kā domāju, viņi jau neuzskata man par kaut kādu, nojūgušo cilvēku, ar visu biznesu to slodzi. Bet īstenībā es kādreiz vispār nekam neticēju ne dievam, nekam. Man bija tā, ka bērnībā vecāku ved uz to katoļu baznīcu. Es arī esmu daļai polis, un poļi tajās ģimenēs tas katolicisms ir tāds... Češķi. Šeba. Tas tāds vairāk tāda tradīcija. Un man tas likās tā kā nesaprotam tajā brīdī par to, kāpēc jāiet uz to baznīcu, kāpēc kāds zvani tur skan, un viss tas tā kā baigi. Un tad pēc tam pieaug, es tā kā izvēlējos tam neticēju. Nādēc, ja kaut kā tā dzīve gāja, bija kaut kā tie momenti, kad es tā kā, man sāk palikt interesanti, kāpēc vispār mums kaut kas tā kā, kāda tā dzīves jēga ir, kāpēc vienam ir, piemēram, es bērnībā uzaugu baigajā nabadzībā, tā kā mums ģimene nebija tāda bagātā, un tā kāpēc es, teiksim, vai kāds cits atkal tajā nabadzīgajā vidē uzaugt, cits atkal ir tāds, kuram visu tā kā ar karotu, un tā iebaro, un viņam pilnībā viss ir. Un es sāku tā kā par to interesēties. Man aizķēra saucamajā ķīniešu astroloģija, ķīniešu horoskopi un numeroloģija daļēji. Es gan baigi tur nerokos iekšā, bet es vienkārši sāku salīdzināt kaut kādas dzīves situācijas, kad ir tie ķīniešu astroloģija ir tā kā tev draudzīgās tās zīmes, draudzīgie gadi, kad tev vajadzētu uzsākt kaut ko darīt, mācīties. Tad ir atkal tādi nedraudzīgies tas gads saucamais, ka tev nevajadzētu vispār neko darīt, vajadzētu vienkārši sēdēt atpūsties. Un tad es vienkārši pāanalizēju kaut kādas tur, savas dzīves situācijas, piemēram, kur tajā gadā viss bija forši, tajā gadā es kaut ko uzsāku, tad atkal tas notika, vai tur kaut kādā gadā bija kaut kas slikts notika, tā kā, vienkārši sagāja kopā. Tad atkal tu sāk saukt vienam ģimenes loceklim, otram, trešajam, tad vēl kādam cilvēkam, kaut kā tas aizgāja, un tas kaut kādā veidā sajiet kopā. 100% nogarantēt, ka tas strādā, es nevaru, bet kaut kādas iezīmes tas tā kā, ir reāli iedevis. Par ticību tādai reliģijai es tā kā, pieaugu neticēju, bet īstenībā 2 gadus atpakaļ es pats nokristījos katoļu baznīcā, un es tā kā nebiju kristīts iepriekš. Un kopā ar jaunāko meitu, un tad pēc mēneša tā kā arī apprecējos ar sievu esošo. Tur interesants moments bija tas, ka, kā jau poļu ģimenei, katrā poļu ģimenei ir kāds baznīcā strādājušs cilvēks. Tad man tā kā radinieks sanāk vectēva brālis, tieši kā arī bija tas mācītājs, un tas mācītājs, kas mūs tā kā kristīja un precināja, viņš kaut kā, tā kā pie tā mana radinieka ir strādājis, un to es uzzināju tikai tā, ka mēs jau ar viņu, tā kā runājam tajā procesā. Tas, dzīves kaut kādas sakritības interesants. Jā, man tādas lietas tā kā palīdz, bet es uzskatu, ka katram cilvēkam jābūt savam. Ja... Katram cilvēkam, tā ir brīva izvēle ir galvā. Tas, ka es neticu, tas nenozīmē, ka es kaut kā nosodu vai kaut tam par to pašu astroloģiju, par to pašu reliģiju vai par citām lietām. Tā kā, katram cilvēkam savs, katrs cilvēks izvēlās savu ceļu. Jā. Tā kā, viss čil. Varbūt tas man arī pienāks diena, kad es nokristīšos, jo kaut kādā ziņā es it kā neticu reliģijai, bet kaut kur es sevi tā kā poļu izcelsmes, arī cilvēks, man vecmāmiņa vectēvs no Polijas savu laiku ieceļoja Latvijā, es kaut kur sevī tā kā pieņemu, ka esmu katolis, ja, bet es neesmu kristīts, es tur neeju uz baznīcu, bībelī, varbūt bērnībā esmu iesācis lasīt, bet noteikti nepabeidzis. Tā kā, man liekas, to nevajag uzspiest citiem, tas tev pašam ir jāizvēlas, vai tu to gribi darīt vai nē. Ja tev dzīvē tā kā viss ir labi arī ar citiem veidiem vai neticot,
Liekas, tas ir ļoti forši. Nu, es kaut kādas savas tās dzīves izmaiņas esmu pamanījis kopš es ar tām lietām. Tā kā, esmu viņus skatījies un tā kristīšana un laulība katoļu baznīcā tā kā kaut kādu labo pusi. Bet tas varbūt arī ir sakritība, zin kā. Protams, ir tie cilvēki, kas visu laiku sludina, tas viss ir galvā. Es atceros, kad es kādreiz ar powerlifting nodarbojos, tad mums bija viens, kas, laikam, viņš 150 kg benchpressā spieda. Un tad viņš tāds, atnāc patur, tā kā pastāv aizmugurē. Un tad viņš tāds, viss ir galvā. Tā kā, nevis rezultāts vai kaut kas tāds darbs aktīvs, bet viss galvā, tā kā cik tu vari pacelt. Tā kā tā arī savu veidu varbūt taisnība kaut kāda tur ir. Te par manifestāciju runājot, mums ir neliela lieta, kas ir jāiekļauj. Tam, kam tu īsti vēl netici, bet tehniski... Nē, zikā, par manifestāciju runāju. Es domāju labas domas, jā. Es arī ceru un es zinu, bet tā kā apzināti ar manifestēšanu es tā nenodarbojos. Bet aiziet, es nojaušu tavu atrakciju, daram. Jā, tad mērķis ir tāds, ka tu uzraksti datumu, kad tu apgrozīsi 1 miljonu savā uzņēmumā, un tad vienkārši, kad tu apgrozi viņu, un tas piepildās, tu atnāc pie mums, un mēs uzfilmējam 2. epizodi, pastāstīsim, kas tā kā noticis, kas mainījies. Un tas būs, tā vēstulība būs pie mums, un mēs tā kā viņu vienkārši atvērsim tajā epizodē. Mēs nesakam to datumu. Nē, datums tu paliek pieraksti, vienkārši ieliec aploksnē, aiztaisi, tu atdod mums, un tā, ka tev ir tas miljons. 26. gadā šobrīd. Jā. Tā. Lapa. Tu arī neredzēsi tagad, ko es rakstīšu? Nē, tu... Tas paliek. Mēs aizzīmogosim un viņi jā, bet kā mēs zināsim, ka viņi jānāk pie tevis? Tu pats pateiksi, ka tev tas miljons tā kā ir. Es aizmirsīšu. Es esmu mākslinieks. Mēs pastīsimies tev apgrozījumu firmu LV. Starp citu, jā. Darīts. Tad jau jāgaida labās ziņas. Tu seko līdz firmas LV. Šogad vēl neskaties? Tad tam jau vajadzētu būt kopējiem, tā kā pa visiem gadiem. Visiem gadiem? Jā. Ai, tad jau nākamgad tiekamies. Rītdien. Jā, skatīsimies. Jā. Tas patiek paglabāts par tevis. Paldies. Tad jā, epizode ir galā.